Sveicināti Sporta kluba Jūrmalas sports mājaslapas apmeklētāji. Neskatoties uz to, ka mūsu mājaslapā mēs saprotam ir daudz nepilnību, bet tajā pašā reizē redzam, ka skatītājiem ir zināma interese par mūsu sporta spēļu komandas sniegumiem, un mūsu mājaslapas apmeklējums ir palielinājies. Izsaku cerību, ka nākamajā gadā šī saikne un mūsu informācijas apmaiņas starp klubu un līdzjutējiem būs labāka. Mūsu basketbola un handbola komandas ir noslēguši pirmā riņķa spēles. Mūsu vadošās komandas, tas ir basketbola otrās divīzijas, LBL otrās divīzijas komanda Jūrmalas Sports Fēniks, atrodas tabulas galgalī, dala 2.4. vietu, kas nav slikts rādītājs, un tas ir apmēram tas, ko mēs no šīs komandas gaidījām. Neskatoties uz sezonas slikto sākumu, kā jau atceraties, bija 3 zaudējumi pēc kārtas, nākamās 9 bija uzvaras. Skatoties un vērtējot mūsu komandas sniegumu un zinot viņu iespējas, es domāju, ka tas arī nav viss, ka mūsu komanda vēl var pakāpties augstāk. Arī mūsu handbola komanda virslīgā ir vadošo komandu skaitā. Pašlaik ir tūlītējs vadošā trīnieka 4. vietā. Tas ir zināms kāpums ar pagājušo gadu, un arī tas bija treneru un mūsu komandas atbalstītāju uzdevums šai komandai. Kā jūs zināt, šogad abām šīm komandām mums ir fānu klubi, kas spēlē pirmajā divīzijā, pirmajā līgā rokas bumbā un amatieru līgā basketbolā. Basketbolā to pārstāv Jūrmalas sporta skolas komanda, kas pildot savu uzdevumu, gatavojot maiņu augstākās otrās divīzijas komandai, spēlē ar normāliem panākumiem. Pirmajā tas ir ABL līgā un atrodas tabulas vidusdaļā. Arī mūsu jaunie roksbumbisti, kur pamatā visi ir no Pumpuru skolas, pirmajā līgā cīnās atzīstam un ieņem turnīrā atrodas viduszonā. Uzskatām, klubu vadību un arī treneri uzskata, ka mēs savus mērķus šajā pirmajā posmā esam sasnieguši. Protams, pie tā mēs nedomājam apstāties, kā jau teicu, basketbolā un roksbumbā mēs ceram uz augstām vietām šajā sezonā. Un nākamajā gadā, kad notiks otrais riņķis šajās sacensībās, mūsu komandas centīsies ieņemt vadošās vietas un iekļūt godalgoto komandas skaitā. Šeit gribas pateikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem, komandas sponsoriem, un pirmām kārtām tas ir Jūrmalas pilsētas domē, kas ar nemaziem līdzekļiem ir balstījuši mūsu šīs 2 sporta spēļu komandas. Tāpat galvenajiem sponsoriem tas ir Sijā Liktenis, Ivar Šupulnieka personā, Sijā Fēniks, Jāņa Drūls personā un citiem mazākajiem, bet daudzajiem, kas mums šogad ir atbalstītāji, mēs esam spējuši pildīt tos izvirzītos mērķus un ar cerībām skatāmies nākotnē un domājam, ka mums nesagaidīs tāds liktenis, kā teiksim, Rīgas ASK, no kā atsakās daudz sponsoru. Mēs ceram, ka mums sponsori paliks arvien vairāk un mūsu komandas nākamajā gadā cīnīsies ar labām sekmēm gan Latvijas basketbola līgā, gan handbola virslīgā un attiecīgi arī šo komandu fānu klubi. Visiem novēlu priecīgu Ziemassvētku un laimīgu jauno gadu un aicinu jūs vēl aktīvāk atbalstīt mūsu sporta spēļu komandas viņu cīņās. Paldies par uzmanību!